Tallinn Music Week, jeb Tallinas mūzikas nedēļa, ir viens no lielākajiem Baltijas iekšteļu festivāliem, kas no 4. līdz 6. aprīlim Tallinā norisināsies jau 5. gadu pēc kārtas. Festivāls, kur galvenais mērķis ir parādīt pasaulē Baltijas mūziku un kultūru, gadu laikā ir iegūst starptautisku atzinību. Šogad piesaistīdams vairāk kā 200 mūziķus no 20 dažādām pasaules valstīm. Starp tiem tādas pasaules mēroga atzinību guvuši mākslinieks, kā Berlīnas indie rock apvienība Me and My Drummer, elektroniskās mūzikas grupu Wrangler Lodge no Dānijas un somu elektropunk meitenes LCMDF. Latviju šogad Tallinas mūzikas nedēļā pārstāvēs mūziķu grupas Astronauti un Triāns Parks, kā arī māksliniece Alise Josti. Tas ir festivāls, kas Igaunijas un citu kaimiņu valsts spilgtākajiem, jaunākajiem un perspektīvākajiem mūziķiem dot iespēju sev pierādīt plašākai publikai. Tāpat pasākumu no citiem festivāliem atšķir fakts, ka tas nerisinās kādā ierobežotā teritorijā uz dažām skatuvēm. Visa apburošā Tallinas pilsēta ir festivāla norises vieta. Mūziķi sniegs koncerts dažādos pilsētas bāros, kafejnīcās, veikalos, restorānos un pat savos viesnīcu apartamentos. Zīmīgi, ka Triāns Parka koncerta laikā bungas spēlē mums būs iespēja redzēt mūsu pašu universitātes multimediju komunikācijas studentu Edgaru Viļņu. Man ir tas prieks un gods šogad pārstāvēt Latviju šajā vērienīgajā mūzikas konferencē. Grupas Triāns Parka koncerts ir paredzēts 5. aprīlī plaši pazīstamajā Hard Rock Café, kurā skatuvi noteikti dalīsim ar daudziem citiem plaši pazīstamiem mūziķiem. Tallinā grupa Triāns Parks prezentēs vismaz 5 jaunas dziesmas, kuras iepriekš nekur nav atskaņotas. Tā kā jebkurš mūzikas cienītājs un mīļotājs var droši doties tepat uz mūsu kaimiņu valsti Igauniju un atbalstīt savējos. Festivālu noteikti ieteicams apmeklēt labas un kvalitatīvas mūzikas cienītājiem un atšķirīgās kultūras baudītājiem. Biļetes ir pieejams biļešu servisa kasēs, to cena šobrīd 25 lati.